Šodien šādi es spīdēšu jums priekšā kā tāda saulīte. Šodien ārā ir saulīte, un es arī šodien esmu saulīte. Ne? Labi. Par ko šodien ir temats, par ko šodien ir ieraksts, par ko šodien es vēlos padalīties. Gan es esmu sev uzdevusi šos jautājumus, gan ir arī cilvēki, kuri uzdod šo te jautājumu, tad tā kā, kad dziļumā drusku vairāk iet, kāpēc šī dvēsele izvēlas vispār šeit nākt uz zemes atkal un atkal un atkal pieredzēt, un cik ir šī te dvēseles brīvā griba, bet cik nav šīs te dvēseles brīvās gribas, drusku šajā plūsmā es vēlos pati ielūkoties tajā iekšā, lai notiktu kaut kāda veida atbildes un skaidrība uz kaut kādiem iespējams taviem iekšējiem jautājumiem. Par dvēseli, par to, kā tas viss aizsākas, tik cik man rāda, tik cik man nodos, tik cik es esmu spējīga caur sevi translēt šo te plūsmu, nepieķeraties šeit informācijai, paņemiet tikai un vienīgi to, kas ar jums rezonē, ja? Lai notiktu atbildes. Es nezinu, cik šīs ieraksts būs ilgs vai garš, kādiem tematiem mēs pieskarsimies. Man tā tad ir nolūks, tieši un skaidrs, un es vēlos caur sevi jums dot atbildes. Tātad. Kas ir tās, ko es jums vēlos nodot? Iekārtojieties ērti, uztaisiet savu tēju vai kafiju. Un vienkārši ļaujieties plūsmai. Ja? Viss, kas jums ir jādara, jums ir tikai un vienīgi jāsajūt. Šeit nevajag pilnīgi neko saprast. Un es spīdēšu un virdzēšu jums pretī. Labi. Man rāda tādu apli. Apli man rāda. Un tajā aplī ir ļoti daudz ieejas, un tajā aplī ir ļoti daudz izejas. Un tas ir tāds tā kā labirints, aplis no augšas man rāda, tādu tā kā apli labirintu, bet apli man rāda. It kā ir ieeja šajā aplī, bet sanāk tā, kad ļoti interesanti. Es esmu šo te zīmi redzējusi, es nezinu, kur es to zīmi esmu redzējusi. Ir aplis kā čūska, ir asta čūskai, viņa iet aplī, bet sanāk pašās beigās tā, kad viņa savā astē pati iekož iekšā šajā aplī, ja? Un man viņa tā kā no priekšas rāda, bet tā, kad es skatos uz viņu tā kā uz galogrammu, man rāda, ka tas ir labirints. Tas ir kā nospiedums, tas ir kā katra individuāls nospiedums, pirkstu nospiedums, nezinu vēl kā, lai nodot to informāciju, ko man nodod, jo es viņu tulkoju, kas katrai dvēselei šeit atnākot, un jūs ļoti labi saprotiet, kad nav vienas dzīves, ir dzīve pēc dzīves, dzīve pēc dzīves, kad notiek šī evolūcija no kaut kāda veida minerāla, zieda, dabas, dzīvnieka, cilvēka, ja, kāpēc notiek šis viss process, tas var būt tādām, es gribu teikt tās, kas šeit atrodas dvēseles, kurām ir šī iekšējā atsauksme vispār šeit būt, šeit atrasties, šo klausīties, šo pieredzēt, šo dzirdēt, lai notiktu kaut kāda veida aktivizācijas un dziedināšanas. Es vēlos drusku tā kā pa pakāpieniem, es nezinu, vai mani mētās, iespējams, mani nemētās no kaut kā, to, ko man nodos, to es jums nodošu. Tad, kad notiek šī evolūcija, no vienas puses, kāpēc tad dvēsele izvēlas šeit nākt, kāpēc viņi vēlas šeit, tā kā, izvēlas šo avatāru, izvēlas šo vietu, izvēlas dzimtu, izvēlas visu šo. Pati pirmā inkarnācija, tad, kad viņa šeit ir notikusi, dvēseles, man saka, un es jums to nododu, atnāca uz platformu, kur bija konstruktīvs. Tur, kur bija konstruktīvs. Tas iespējams var būt 1000 miljoni gadi atpakaļ.
Jā, man rāda. Tas ir milzīgs laiks atpakaļ, ko cilvēka prāts pat nespēja nolasīt vispār. Šī inkarnācija, ja, tad, kad tu esi ne tikai kā enerģija, bet tad, kad tu jau esi kaut kas, kam var pieskarties, ka tas ir bijis uz ļoti konstruktīvas, pozitīvas, gaišas platformas, ja tā to var nosaukt, nepieķerties tam visam, ko es nododu. Un šajā vietā, šajā vidē ir bijusi diezgan liela tāda beznosacījuma mīlestība. Īstenībā ir tā, kad tas, kas ir bijis pašā pirmsākumā, pie tā mēs atgriežamies, un pie tā mēs atgriežamies pilnīgi katru inkarnāciju, tuvojoties. Bet kāpēc dvēseles nāk atkal un atkal? Tāpēc, kad viņas nevis atsien mezglus, nevis atstrādā, nevis iet iekšā pieredzēs un uzdevumos, bet viņi rada jaunus uzdevumus, jaunus šos te karmiskos apļus, sasien jaunus mezglus, sarežģīja. Un tas nozīmē to, ka no šī te apļa, no šī te labirinta, tu neiziesi ārā tūkstošiem dzīves šeit nākot, kā dvēsele inkarnējoties avatāra, pēc kā notiek šī evolūcija, ja, kur nu mēs esam, kāds ir šis uzdevums, vai ļoti, ļoti individuāls nejauši tajā iekšā, tas ir ļoti smalki, kāpēc notiek uz priekšu un kāpēc citreiz notiek atpakaļ, kāpēc citreiz ir no tādā cilvēcīgā valodā runājot, kāpēc tu esi jau apzinātībā kaut kādā, kāpēc tev kaut kādā iespējams dzīvē atmet atpakaļ, lai kaut kādā sākuma punktā atgriežoties, tu savādāk darītu, tu savādāk reaģētu, tu savādāk iedarbotos. Ja? Pašā sākumā šī platforma, ko man rāda, viņa ir ļoti konstruktīva. Tur notiek sava veida. Īstenībā tas ir tik ļoti. Es negribu iet vispār iekšā šajos kvantos, bet tas ir tāds apmāns, cik kā cilvēki sevi redz, kā cilvēki sevi nolasa, kā viņus ierobežo. Jau ir bijis tas viss, kas tagad notiek, ja es tā varu teikt. Jau tas ir jau noticis. Pašā sākumā iespējams tas kaut kur ir minēts, piefiksēts fiziski, kā ar kaut ko rakstītu kaut kur, bet ļoti daudz, kas ir iznīcināts. Lai mēs to neatcerētos, lai mēs turpinātu šo ten apli, labirintu. Es nezinu, kā lai tā viegli, saprotami, cilvēcīgi jums to nodod, es mēģināšu. Uz šīs te gaišās platformas, pat cik visam tas, kas notiek, ir sava vieta būt. Tur ienāk pēc kaut kādām dzīvēm, tad, kad ir pieredzēta šī beznosacījuma mīlestība, jau ir bijusi šī telepātija, jau ir bijis tas viss, kādi mēs tagad atgriežamies pie tā, kas jau ir bijis. Tas, kas tagad notiek, tas jau ir noticis, tas ir jau bijis. Tur nāk klāt enerģētiski, vienkārši jums nododu, lai ar kādu mērķi šo dzirdat ļoti viegli. Nevalda pār visu to, kas šeit notiek enerģētiski, tikai vienīgi gaisma. Ir daudz un dažādi sastāvi, kas rada
krustceles izvēles cilvēkiem, kur sastopās sava veida gaisma ar savu veidu tumsu, un viņi skatās un novēro, kā šajā visā lielajā aplī, kur katrs ir, kuri mēs esam, mazi sīki punktiņi, dažādi krāsaini, kaut kādā ierobežojumā, kā mēs darīsim, kā mēs rīkosimies, kā mēs miedarbosimies, cik mēs ļausim, cik mēs sev neļausim, cik mēs iesim kaut kādās bailēs, cik mēs kāpsim atpakaļ, cik mēs slēpsimies, cik mēs būsim upuru lomā, kā mēs spēlēsimies. Viņi vada, viņi novēro, viņi šitien enerģiju, viņa nav, tā nav gaisma. Dažādas atkarības, vienkārši tik daudz rāda, es nespēju to visu salikt vienkārši kopā un nodot to, kas ir vissvarīgākais, lai cilvēcīgi to nolasītu. Tātad dzīve pēc dzīves, satiekoties šai te gaismai un tumsai, katrs individuāli ir sasējis ļoti daudz dažādus mezglus, vēl nesaprastams daudz ko, ar vienu mērķi. Tas, kas vada, šie sastāvi, kas vada, viņi mainās. Viņi ļoti, ļoti jau ir mainījušies. Tagad viņi ir diezgan daudzi. Caur šo te tumsu ir arī destruktīvi diezgan, bet par cik mēs atgriežamies pašā sākumā, par cik mēs atceramies šo te beznosacījumu mīlestību, gaisma iet pāri tam, bet tā ir katra paša individuāla izvēle. Tad, kad sasienās šie ten mezgli, tad, kad sasienās šie ten apļi, miedarbojoties, runājot, darot, nedarot, ņemot, prasot, tas ir caur tādu nevis pozitīvu, bet tādu milzīgu, tas egoisms ar katru reizi aug, un cilvēks paliek, un viņam liekas, ka viņš var. Kad šī te ietekme, ja, lai tu šeit nāktu atkal un atkal, jo tāpēc, ka tu šeit esi sastrādājis ļoti daudz, tas velkās un velkās un velkās, un arvien smagāk un smagāk un smagāk un smagāk un smagāk spiež nost cilvēku līdz tam brīdim, dzīve pēc dzīves, viņš kaut ko atsien kādā dzīvē, viņš kaut ko neatsien, viņš atkal kaut ko dzīvē kādā neatsien. Mēs satiekamies ļoti daudz ar dvēselēm, ar kurām jau mēs esam pieredzējuši kaut ko. Izgājuši kaut kam cauri, miedarbojušies. Mēs neesam vienkārši, tā kā mēs satiekam šos te savējos, kas atsaucās, kas liekas ir tik ļoti tuvi, sveši cilvēki. Ja? Viņi ir bijuši, mēs esam jau ar šīm te dvēselēm, vienkārši mainās avatārs, mainās izskats. Ja? Mainās tas viss. Bet tas, kas ir pēc dzīves krājies šeit iekšā, monādē, nezinu, sauc, kronikās, tur, kur ir viss šī te krātuve, ja, ko man rāda, tur viss tas ir. Un tagad, šodien, šajā platformā, tas, kas notiek, tā kā tagad notiek, kāpēc notiek šīs atmošanās un pamošanās? Tāpēc, ka ļoti daudzas dvēseles ir beigušas šo apli, un viņas iet mājās atpūsties. Tajā pašā pirmajā, kur viņas ir nākušas. Ir tā, ko man vēl saka un ko es nododu, kāpēc ir zvaigžņu dvēseles un kāpēc ir zemes dvēseles, tas ir, protams, arī ļoti individuāli, un tur jāskatās atkal pilnīgi no citas puses, kur ir bijuši šī pirmā inkarnācija, kā dvēselei, ja? Dvēseles var būt tā, ja viņas kaut ko atstrādā kaut kādā dzīvē, ja? Tā tad atsien šos te karmu sapļus, kas man visu laiku tā kā... Viņas jau šajā ten labirintā, viņas ir gan uz zemes, gan viņas iet atpūsties. Viņas ir gan uz zemes, viņas gan iet atpūsties, baļaķis nezinu, kas man ten ir. Un šādi
viņas tā kā savāc spēkus un atkal nāk. Atkal savāc spēkus, atpaušās un atkal nāk. Ja? Šādi iet, bet no vienas puses ir šī te brīvā griba, kur tu izvēlies, es jau jūtu nenormāls uguns karstums jau iet cauri, es esmu tādā plūsmā. Es ticu, ka jūs visi to nolasīsiet, iespējams, ka tas ir viss ļoti, ļoti haotiski, vienkārši nenormāli daudz iet cauri, un es nespēju tam visam, to visu sāgrupēt un nodot tik, lai jums ir saprotami. Dzirdiet šo ļoti, ļoti viegli. Tie, kas nemostas, viņi ir ieslodzīti. Viņi paliks ieslodzīti. Atkal dzīves pēc dzīves pēc dzīves, tāpēc, kad ir nepieciešams matricai šiem spēkiem tādi lohi, kuri dara un baro šo tumšas enerģiju, kas baro ar to, ka viņi neapzinās, kas ar viņiem notiek. Jā, tev ir dota kaut kāda veida izvēle, bet tas tā viss nav. Katrai dvēselē sākumā pašā, kad viņa šeit atnāk, inkarnējas, nezinu, pirms 1000 dzīves, pirms miljoniem dzīves, vienalga cik dzīvju. Es nerunāju par zvaigžņu dvēselēm, kas tagad inkarnējās, kurām nav šīs pieredzes un kurām nav vispār šīs programmas. Es runāju par tiem, kas to sajūt sevī iekšā, kad viņi atgriežas šajā sākuma punktā. Katram ir šis periods tāds tā kā ilgums, cik ilgi tu šeit vārīsies, vandīsies, atkal un atkal un atkal un atkal un atkal nākot. Un tad, kad tas notiek ļoti, ļoti ilgi un daudz, un šodien, šeit, tagad, kad notiek atvēršanās, kad notiek skaidrība, kad notiek šī dziedināšana, enerģētiskā izpratne, apzinātība, kad ļauj gan zemes enerģija, gan tā enerģija, kas ir riņķī apkārt šajā. Par cik mēs atgriežamies pie šī sākotnējā punkta šeit iekšā, ļoti daudz kas atrisinās. Darot, runājot caur dvēseles balsi. Ja tu neizēsi šo, kas tev ir uzlikts šajā dzīvē kā uzdevums, kā atsiet ļoti daudz ko, kā saprast, kā caur sevi dziedināt, kā atlaist, kā piedot, kā novilkt robežas, kā attiekties pret sevi, kā izvēlēties sevi, un tas nav no egoisma, tas ir nāk no šīs dvēseles pieredzes. Tad, kad es atcerējos to, kāda es esmu bijusi, gan sieviešu, gan vīriešu avatāros, kādas dzīves man ir bijušas, šo es esmu minējusi, kad vienā arī seansā es atcerējos 17 dzīves, jo viņi nespēja tikt līdzi tam visam. Es tur arī nomiru, man parādīja to, kāds ir, zinu, kāds ir. Kad, ja tu to tagad neizdarīsi, tu nāksi atkal, un tu atkal visu to iesi, atkal tā nav brīvība, tas neatbrīvo, tas atkal iesloga, bet ko mēs gribam? Ko grib dvēseles, kur viņas grib nonākt līdz kādam brīdim, kad viņas to brīvas, bet brīvas šeit uz matricas. Patiesībā un godīgi viņas netop nekad. Tikai tad, kad sāk skatīties katrs cilvēks
uz cilvēku. Skatoties no enerģijas, kas ir viss līmeņa. Tikai tad, kad tu esi dzīve pēc dzīves, atceries šos visus karmiskos apļus, ka tu esi godīgs un paties pret sevi, ka tu dari izejot caur to, īstenībā, ka tu esi spogulis. Katram tu esi spogulis, nevis tu esi labiņais, bet tu esi spogulis katram, tāpēc, ka tu redzi cauri. Ja vajag teikt nē, tu saki nē. Ja vajag teikt jā, tu saki jā, bet tu esi paties pret sevi. Un nonākt līdz šim brīdim šodien ir izvēlējušās ļoti daudz dvēseles. Un tad, kad notiek šī skaidrība, apzinātība, tad, kad notiek šī atmošanās, par kuru es visu laiku klabinu, tad, kad mēs paceļamies augstāk enerģētiski par šo te matricu, kurā notiek vienīgas ciešanas cilvēkam, viņš ir ielikts šajā labirintā, lai šeit visu laiku ciestu. Un tikai no viņa ir atkarīgs viss tas, ko es katru reizi, katru ierakstu, uzskaitu un pieskaros dažādām tēmām. Un tad, kad notiek šis redzējums, jau tad, kad tas, kas šodien ļoti, ļoti skan, ja, tad, kad mēs redzam izejot, ir bijuši tādi cilvēki, ir bijuši tādi ģēniji, ir bijuši šie kuri jau to nodod. Tikai cik tas ar tevi rezonē, cik tu to dzirdi, tad, kad cilvēki runā par enerģiju, kad cilvēki runā par kvantu lauku, kad cilvēki runā par to, kad šajā lineārajā laikā, ja, šeit ir laiks, šeit ir sadalījums, jo tāpēc, ka tiem, kas to pavada, viņiem ir ērti kontrolēt. Bet tad, kad tu to apzinies, ka tas tā notiek, tu ej ārā no šī te apļa. Viņš paliek, bet tu ej ārā, tāpēc, ka tu pacelies augstāk par to visu. Un viņi nevēlas, lai neviens to dara. Jo tāpēc tad, kad tu skaties enerģijas līmenī uz visu, tu esi brīvs radīt savu realitāti tādu, kādu tu to vēlies. Tas nenozīmē to, ka tev rokās ir burvju nūjiņi un tagad viss fizikā mainīsies. Nē, tas ir stāvoklis iekšējais. Tas ir tavs iekšējais redzējums. Redzēt cauri, sajust cauri, spoguļot to, ar ko pie tevis nāk, ar ko pie tevis griežas. Nevis tev ir visiem jāpiedod, nevis tev ir jābūt labiņam, nevis tev ir jābūt nedomājiet no šīs puses, tas nav tā, dziedināšana nav visiem teikt jā, dziedināšana nav visiem glaudīt galvu, dziedināšana nav tā, kā to pienes. Kad tu sēdi lotusu pozā, kad tu meditē, kad tu runā, kad tu nodod informāciju, kad tu esi vienkārši šajā gaismas plūsmā, tas ir apmāns. Tas ir apmāns. Vienkārši tev šeit, šajā dzīvē, tik šauri ir jābūt. Tā ir ilūzija. Spēle tava, kuru tu spēlē šajā dzīvē, jo tāpēc, ka tu tā redzi. Bet ir nākošais un nākošais un nākošais un nākošais, kur mēs apvienojam to visu kopā vienā, un tas notiek šodien ļoti daudzos cilvēkos. Un es esmu nonākusi līdz tematam, kuram es īstenībā arī vēlos pieskarties, un arī pieskaršos, lai jūs to sajūtiet un sadzirdiet. Ļoti daudz tie, kas skatās, ļoti daudz tie, kas klausās, ir arī savas dzimtas pārstāvji paši. Sev. Kādā ziņā? Ir dzīves, kurās bijušas, kurās ļoti daudzi ir jau nonākuši līdz šim te punktam, bet
kaut kādā brīdī ir nobijušies un pateikuši sev nē. Kaut kādā brīdī ir nobijušies no kaut kā, ko viņi ir atļāvuši sev pietuvināt, lai nobītos. Jo kas ir bailes vispār kā tādas enerģētiski? Kamēr tu šo programmu sevī neesi atstrādājis, tu atdod tiesības kaut kam ārpus tevis kaut ko noteikt, kaut ko vadīt, kaut ko diktēt. Bet tā nav. Tā nav. Bet tā nav, un tā nenotiek. Un nenotiks tikai tad, kad jūs nostāsieties pretī sev tīri, patiesi, godīgi, pieņemot visas daļas sevī, visas dzīves sevī. Un sakot sev, jā, es vēlos atsiet šos te pašus pēdējos, savas karmas, savas dzimtas, tas iespējams, kas tu jau esi bijis, kur tu esi pieredzējis, kurā brīdī tev apstādināja, kurā dzīvē, pēc tam atkal tu pārdzim dažādos avatāros, atkal sasēji kaut kādus apļus, varbūt kaut kādā dzīvē mazliet pietuvojies šim brīdim, kas notiek šodien, varbūt tevi atmeta atkal atpakaļ, bet ja tu esi šeit, iespējams, ka tu esi savs kaut kāds vecs tēvs. Iespējams, ka tu esi, tas tev dota ir šī te rocība, viņi stāv aiz tevis, viņi tev vada, viņi dod tev, viņi tevi gaida, viņi tevi gaidīja šajā, skudriņas vienkārši, viņi gaidīja tevi šajā inkarnācijā, lai tu to ieraudzītu, lai tu to saprastu, lai tu to apzinātos mierīgāk, lai tu to dziedinātu. Tad, kad notika šīs informācijas atvēršanās man, tad, kad nāca šis kursa temats, kad dzimtas dziedināšana ir tava iekšējā brīvība un tavs iekšējais miers, jā, varbūt precīzi nepateicu, kā iepriekš jau tik ļoti daudz, kas sastājās savā rindiņā, savās vietās. Cik tas ir svarīgi šodien katrai dvēselē īstenībā, kas šo klausās, to izdarīt. Ieraudzīt, saprast, apzināties un atbrīvot patiesībā tikai un vienīgi sevi. Un tad, kad tu sevi atbrīvo, tad atbrīvo visu arī to, kas, kurās dzīvēs tu esi bijis. Tad brīvo ļoti daudz pirms sevis, tas, kas nāk hierarhijā aiz tevis, tas, kas stāv aiz tevis, tas, kas ir no cilvēcīgās puses skatoties mātes un kas ir aiz cilvēcīgā skatoties tēva, viņi vienkārši izgaismojās visi. Un tad, kad viņi izgaismojās visi, tu nevari iedomāties, cik milzīga enerģija atgriežas atpakaļ pie tevis. Kad dziedinot caur sevi, notiek iekšējais miers. Tu mierīgi vari komunicēt, tu mierīgi vari miedarboties, tu mierīgi vari novilkt, tu mierīgi vari pateikt nē, tu mierīgi vari izvēlēties sevi, tu mierīgi vari visu mierīgi. Un absolūti par to nejust absolūti nekādus pārmetumus. Tāpēc, ka turot iekšā kaut kādās upurlomās, kur ir kaut kādas balsis, kas mums visu laiku tajā kastrolī skan, ja? Tā jau noved līdz kaut kādam, kur šīs balss grib ierobežot, bet tas tā nav, ir jāiet ārā no tā visā.
ir jāatbrīvo tas viss. Tāpēc, mīļie. Jā, es esmu haoss, jā, bet es ļoti spēju to visu sagrupēt, disciplīnā, redzēt. Un tas ir kaut kāda veida man iedots rokā kā instruments, jo godīgi noteikti jūs esat pamanījuši, es nezinu, kāpēc man šī informācija nāk, bet es jums to nodošu. Es pati kā enerģija, esmu staigājošu karmu. Katrs var nolasīt to, kā vēlas. Ar to, ko katrs. Ar ko katrs pie manis nāk, domā, griežas. To tieši paši arī saņem atpakaļ. Tieši to paši. Es pieskaros ļoti daudz cilvēku dvēselēm. Un šiten mazglu atciešana viņa nav cilvēcīgajiem tupumiņiem viegla, ja? Bet tad, kad no visu uz to paskatās pēc laika, kad tas ir pagājus, kad šie karmiskie apļi ar miedarbības ar cilvēkiem attieksme, vietas, uzvedības, raksturi, viss tas, kas tajā ietilpst iekšā no mātes, no tēva, no paudzēm, no dzīves pēc dzīvēm tiek ieraudzīts, atsiets. Jūs saprotat? Jūs nevēlaties šeit atrast. Un es esmu teikusi un teikšu, un es nezinu īstenībā, kurā brīdī tas notiks, kad es tā kā man kā cilvēkam nav šīs te programmas, kad tādā cilvēcīgā dzīvē es varu ietilpt iekšā, miedarboties ar tik daudz dažādiem cilvēkiem. Man ir ar ko runāt ar vecu cilvēku. Man ļoti patīk dzirdēt viņu dzīves stāstus. Man ir ko runāt ar jaunieti. Es spēju sadzirdēt, es spēju pateikt, es spēju pielāgoties. Man ir ko runāt ar cilvēkiem, kas dzīvē daudz ir sasnieguši, kuriem ir egoisms milzīgs un viņiem ir kronis uz galvas un viņiem liekas, ka viņi visu zina. Es atrodu tādu pieeju, tikai ļoti bieži ir tā, ka pašās beigās viņiem drusku mīkstinās un es pieskaros sirds centram un tur pēc tam sāk cits kaut kas veidoties iekšā. Man ir pilnīgi vienalga, kādu cilvēku satiek. Viņš var būt arī kaut kas, nezinu, kādas valsts galva, kas varētu atnākt pie maniem, un es pret viņu attiektos pilnīgi jebkā tāpatās kā visiem. Kā pret visiem. Man nav šī te tāda cilvēcīga kaut kāda tāda sajūta, ka es esmu kaut kas vairāk. Man nav šī sajūta. Šī sajūta man ir iekšā, jo es vēlos pieskarties tikai un vienīgi cilvēku sirdīm. Tikai un vienīgi cilvēku sirdīm. Un ja cilvēks pats, katrs, kas nāk, nav tam gatavs vai ir gatavs, viņš pats to jūt. Ja viņš ir tam gatavs, viņa dzīvē notiks daudz dažādas pozitīvas pārmaiņas. Ja viņš nav tam gatavs, bet viņš ir atvests tāpatās, viņa dzīvē notiks daudz pārmaiņas, iespējams nevieglas, bet lai katru izvestu uz viņa dvēseles ceļu. Tas ir pieskāriens no sirds uz sirdi, no dvēseles uz dvēseli. Mani vai nu mīl ciena, vai mani ienīst un negrib redzēt. Bet tas ir no katra paša egoisma atkarīgs. Katrs pats ienākot no sevis nosaka. Kāda es nemaz neesmu, katrs redz cilvēks, kas pieskarās tikai no sevis, jo tu pats esi atvērtāks,
izdarījis daudz, atrisinājis, izgājis ļoti cauri daudz kam, nevaino vairāk, tu zini savas robežas, tu spēj pateikt jā, tu spēj pateikt nē, tu nesēdi vairs upura lomā, tu nepielāgojies, tu neesi kaut kāds ērts zvērs kaut kam. Ar to, ko jūs katrs nākiet, ar to, ko jūs katrs pats redziet, tas ir jūsu, caur savu prizmu, caur savām programmām jūs redziet mani. Un ar mani tur nav pilnīgi, absolūti nekāda čausala, nekāda. Es vienkārši esmu instruments savu pavadoņu rokās, un man ir šī rocība. Šajā dzīvē nevienam neuzspiežot, nekad, nevienam neko neesmu kā cilvēks uzspiedus. Vienkārši sajūtiet, vai tas ir jūsu, vai tas nav jūsu, vai šeit ir un notiek mazgu atciešana jūsu pašu dzīvēs, vai nenotiek. Un ja nenotiek, un ja neinteresē šis viss, nevajag tērēt savu enerģiju. Mēģiniet citās vietās, mēģiniet celt citām enerģijām, mēģiniet tur, kur jums ir interesanti, kur jums atsaucās. Nevajag tērēt laiku. Laiks ir pat lielākā vērtība šeit uz zemes. Laiks. Viņš mums ir, kā cilvēkiem, šeit lineāri ir. Mums ir jāizaug, dziedinot, pieredzot, pieskaroties šai te dzimtai, jāiziet ārā no šī visa labirinta, no tās čūskas, kas pati sev to asti kož, no tā visa, kas vada, kas nosaka, jāatbrīvo sevi. Tāpēc, mīļie, ja vēl kādam ir šī iekšējā atsauksme, rakstiet. Šī ten arī summa, ko es uzliku 55 eiro par 7 nodarbībām, tas ir vienkārši enerģijas apmaiņa. Enerģijas apmaiņa pret mani, kā pret enerģijas pavadoni, kā pret instrumentu, kā cilvēku, jo es šeit dzīvoju. Un šeit ir, kā sievietē, ļoti daudz, padaudz. Ja? Tas ir mans, kas man ir jādara. Tāpēc cienam viens otru un novērtējam to, kas jums tiek pasniegts. Tie, kuri jau ir pieteikušies kursam, es sapratīšu. Kurs sāksies, es nodot šo informāciju, kurs sāksies 17. februārī un beigsies 17. martā. Man ir jau zināmas dienas, datumi, tie ir minēti Telegram grupā, kuras pievienošu visus tos cilvēkus, kas izpildīs visu to, ko es no viņiem lūdzu. Es nosūtīšu, es domāju, ka es nākošu nedēļu iespējams jau sākušu sūtīt ziņas, ja es kādu aizmirstu, droši jautājiet, bet nesatraucieties, visi ir pierakstīti, visi ir pieminēti, visiem ir atbildēts, un es jūs laidīšu iekšā tajā grupā, jūs varēsiet izlasīt, kas tur ir rakstīts, tur ir par katru nodarbību aprakstīts, tur ir kaut kas, kas man vēl ir nodots, ar ko es esmu dalījusies, jūs tur varēsiet sākt sajust viens otru, mazliet sākt veidot jau šo ten aplī, šo ten enerģijas lauku, kurā notiks ļoti, ļoti skaistas pārvērtības, ieguvumi, dziedināšanas, prieks, laimes asaras, pateicība, sirds atvēršanās, transformācijas, ļoti, ļoti daudz kā vērtīgā. Tāpēc es nezināju vispār visu, kas šādi būs. Vienkārši sajūtiet visu. Un šodien esiet saulītas, katrs pats savu. Ejiet ārā. Saldiniet savas kājas un degunas. Un piesakieties.